Nu, labrīt! Esiet sveicināti jaunākajā Viss ir tevī sērijā. Un šodien mēs parunāsim par vienu ļoti interesantu un aizraujošu tēmu. Tas ir dzemdības. Un dzemdības tādā kontekstā, ka tas ir viens no visbrīnišķīgākajiem, visfascinējošākajiem, neprognozējamākajiem brīžiem cilvēka dzīvē, sievietes dzīvē, vīrieša dzīvē, arī topošā bērna dzīvē. Un tas ir vienlaikus ļoti emocionāls un arī ļoti fiziski grūts darbs, grūts pasākums. Un tāpēc šodien mēs jau 3. reizi tiekamies ar brīnišķīgiem cilvēkiem, Ingu un Edgaru Līvmaņiem. Sveiki! 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 Un viņi ir Apziņas Espresso dibinātāji. Viņi ir cilvēki, kam ir brīnišķīga, milzīga 25 gadu kopdzīves pieredze. Viņi ir 3 bērnu vecāki un savā ikdienā viņi rūpējas par to, kā iemācīt, kā palīdzēt citiem cilvēkiem sevi apzināties un augt caur elpošanu, caur dziļu relaksāciju un caur sevis apzināšanos. Un šodien mēs parunāsim par to, kā būt kopā tieši dzemdībās. Iepriekš mēs tikāmies un runājām par to, kā gatavoties dzemdībām, kā plānot. Bet šoreiz mēs parunāsim par to, kā nepazust savās emocijās, kā atbalstīt vienam otru tieši dzemdību procesā un kā saglabāt saikni brīdī, kad viss ir ļoti īsts, ļoti spēcīgs, gan emocionāli, gan fiziski, un reizēm arī ļoti neparedzams, jo dzemdības, jā, mēs varam ieplānot, bet mēs nevaram paredzēt, kā tas viss norisināsies. Un sāksim ar to, kā par dzemdību dienu. Kā sagatavoties ne tikai praktiski, bet arī mentāli? Droši vien, ka es sākšu. Man tā ir vieglākā daļa. Pilnīgi piekrīt Mārīt, ka faktiski jāskatās ir uz šiem 2 blokiem. Tā ir tīri praktiska, fiziska sagatavošanās, un otra ir tīri emocionāla, mentāla sagatavošanās. Un abas ir vienlīdz svarīgas, pat nevar pateikt, kura ir mazāk svarīga, jo ir ārkārtīgi būtiski, ka tu esi visas praktiskās lietas izdarījis, ka tu vari vairs par to nedomāt, un tad tu vari pievērsties pašam svarīgākajam, pašam galvenajam. Bet bez tās iepriekšējās sagatavošanās, bez šaubām, tu sev radi stresus, vēl nezinu ko, kas atkal traucē pašām dzemdībām. Ja tu esi pārliecināts par to, ka tev viss ir nodrošināts, man kā vīrietim skatoties, man ir svarīgi, lai šī procesā, teiksim, mana sieviete, kur dzemdē manu bērnu, vai mūsu bērnu, gan pateicu manu bērnu, mūsu bērnu, es gribu, lai tas būtu maksimāli veiksmīgi. Un tieši no manis ir lielā mērā atkarīgs tas fiziskais visu nodrošinājums un kādu emocionālu atbalstu es iedodu sievietei. Nu, ja tu esi mierīgs un drošs un visu esi sakārtojis, tad arī sieviete noteikti jūtas ar tādu ļoti spēcīgu aizmuguri. Nu, tā kā viss ir kārtībā, man tur viss ir tā kā covered. Jā, jo tas ir laiks, kad sievietei ir jādomā par citām lietām. Viņai ir jādomā par dzemdībām, par bērnu, par saskarsmi emocionālo ar bērnu, par visu to fizisko, kas viņas ķermenī notiek un notiks. Ja? Vīrietim ir jādomā par to, lai sievietē ne par ko citu nebūtu jādomā. Jā, pats šis process, līdz kam mēs esam nonākuši dzemdības, manuprāt, no manā uztverē tas ir sakrāls process. Es to tā uztveru. Jā, nenoliedzami, tur ir šī fiziskā puse, kā mēs to bērniņu, kā sievietes tātad dzemdējam, kā mēs viņu izstumjam, tas viss process, kā mēs viņu, attiecīgi tas bērniņš ienāk pasaulē. Nenoliedzami, tā ir tā fiziskā puse. Bet tajā ir kaut kas tik smalks,
un kaut kas tik, es teiktu, pārpasaulīgs, jo šajā pasaulē ienāk jauna dzīvība. Turklāt tā dzīvība ir radusies no kopsavienības, no mīlestības. Es gribētu teikt no mīlestības jebkurā gadījumā, jo tas bērniņš jau izveidojas tajā mīlestībā. Un tagad, beidzot, ir tā svētku diena. Tu sastapsi šo jauno dzīvību, kuru tu esi 9 mēnešus, es runāju no sievietes pozīcijas, ja, tātad 9 mēnešus, tu esi viņu zem savas sirds audzējusi, lolojusi, ar viņu veidojusi to ciešo saikni, sarunājusies, izjutusi pati, kā tu ar to visu jauno jūties, un beidzot jūsu kopdarbs. Ja sākotnēji tas ir ar vīru kopdarbs, lai taptu, tad tālāk tas ir mātes un bērniņa kopdarbs. Kā viņi sadarbojas, augot kopā, viens otru jūtot, un beidzot viņi viens otru sastaps. Jā, fiziski mēs sagatavojamies, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi fiziski sagatavoties. Šo tiešām nevar atmest, jo tieši cik es būšu fiziski savu ķermeni sagatavojusi, tik lielā mērā es būšu atbrīvota, viegla un atvērusies šim mentāli-emocionālajiem procesam. Jo man vairs par to nebūs jāsaspringst, tur viss jau, jo ķermenis pats dara visu, kas ir nepieciešams. Atsaucās. Un tad mēs varam izbaudīt šo procesu. Tad tas vairs nav stāsts ne par ciešanām, ne par to, ka ir fiziski grūti. Tad tas ir process, kurā mēs atveramies un ļaujamies. Tas ir par ļaušanos, tikko gribēju prasīt. Ko nozīmē, ko tu saproti ar vārdu būt gatavam? Sagatavoties. Sagatavoties? Jā. Ko nozīmē būt gatavam? Manuprāt, kā tu vari būt gatavs dzemdībām? Jā, patiesībā, te ir tiešām jautājums, kā var būt gatavs kaut kam. Tas tāpat kā mēs piedzimstam, kā mēs varam būt gatavi gala rezultātam, kad mēs aiziesim no šīs pasaules. Tieši tāpatās, bet patiesībā visa dzīve ir par to. Ja? Un tieši tāpatās šeit mēs gatavojamies jaunajai dzīvībai, bet kā mēs varam būt tam gatavi? Gatavība ir mans iekšējais stāvoklis. Cik ļoti es esmu saskaņā un savienībā ar sevi un ar to, kā es pieņemu to jauno procesu, to jauno savu transformāciju. Otrajā un trešajā reizē bija vieglāk būt gataviem, jo jūs jau zināt, gataviem abiem diviem, jo jūs jau zinājāt, vienais no procesam ir iziet cauri, plus mīnus ir, ka tie soļi ir skaidri. Protams, ka ir atšķirības visā procesā, bet kopumā bija taču vieglāk. Būt gataviem. Katrs process ir pilnīgi atšķirīgs. Manuprāt, es pat teiktu, ka emocionāli un mentāli es biju daudz sagatavotāka, absolūti jebkurā no šiem, bet fiziski tas bija tik ļoti atšķirīgs katrā reizē. Ja? Jāpiebilst, ka neviena no dzemdībām nebija grūta, un man šeit nebūs stāsts par to, bet viņas bija pilnīgi un absolūti atšķirīgas. Līdz ar to man gribas teikt, ja es esmu emocionāli, mentāli, garīgi, jebkādi saskaņā un fiziski saskaņā ar sevi, tad patiesībā tam procesam pašam ir maz ietekmējošas nozīmes. Partnera klātbūtne dzemdību dienā. Kā tas palīdz sagatavoties? Tīri praktiski. Kā tu palīdzēji sagatavoties? Un kā tu palīdzēji dzemdību dienā būt gatavai tam brīdim? Tur jau ir dažādi posmi. Kā minimums 3. Jā, 3 reizes, un tās visas ir atšķirīgas. Un vislielākais stāsts ir par pirmo reizi, jo tā pirmā ir tad, kad tu tiešām nezini, kā tas būs, ka tev pat nav nojausmas. Tu zini varbūt kaut kādu teoriju un stāstus no citiem, bet tu tam neesi gājis cauri. Un tā pirmā, tā ir tā unikālākā, kura man arī visvairāk prātā palikusi. Un pārējās jau bija gludākas, vieglākas, bet tā pirmā reize man gan tāpat
man pašam emocionāli sagatavoties un kā atbalstīt otru. Manuprāt, ka pirmajās dzemdībās es biju daudz vairāk uztraucies kā Inga, bet es turējos, manuprāt, braši. Es zināju, ka man ir jābūt klāt, es zināju, ka man ir jādod šis pilnīgs atbalsts un jānoliek savas vēlmes, savi nogurumi, savu visu pie malas, jo es zināju, ka Ingai ir vajadzīga mana palīdzība tieši caur šo manu klātbūtni. Tīri fiziskas lietas, padod kaut ko to, atnes padzerties vai piekārtos pilvenus, tas ir saprotams. Bet es domāju, ka tieši tas svarīgākais, ko vīrietis var iedot, tas ir to drošības sajūtu sievietei ar savu klātbūtni, ar savu mieru. Cik nu vīrietis pats var būt mierīgs, jo īpaši pirmajās dzemdībās, bet sieviete jau novērtē tieši to atbalstu, to klātesamību. Un, manuprāt, daudz neko citu vīrietis nemaz arī nevar iedot, jo tādas praktiskas lietas, tas ir pats pa sevi saprotams, bet sievietē tieši vajag to sajūtu dabūt, un tā ir tā galvenā vīrieša funkcija. Ja es nekļūdos, varbūt tu vari papildināt. Mīļās meitenes, es gribu pateikt, ka šādi runā ļoti, ļoti atbildīgs vīrietis. Tikai ļoti atbildīgs vīrietis var pateikt, es jūtu lielu satraukumu. Bet kāpēc? Kad vīrietis jūt satraukumu? Tad, kad viņš ir ļoti atbildīgs un viņš vēlas izdarīt to labāko, kad viņš uzņems, ir gatavs par jebkuru brīdi, pat tur, kur viņš tiešām nevar uzņemties atbildību, jo mēs jau to darbiņu darām. Un tieši tas, ka mēs ļaujam saviem vīriem, saviem vīriešiem, bērnu topošiem tēviem, būt patiesiem un saskaņā ar sevi. Ļaut viņam būt savās sajūtās, ka es varbūt nejūtos tik droši par to, bet tieši tai brīdī ir viņa vislielākais spēks. Jo tajā brīdī vīrietis, ko dara, viņš iekšēji nobriest, un tā ir viņa izaugsme. Un tajā brīdī viņš top par vislabāko tēvu pasaulē un vislabāko vīru blakus savai sievai, lai atbalstītu viņu visos tālākajos procesos. Un tas sākas tajā brīdī. Tā kā paldies tev par to, ka tu biji patiess un īsts un atbalstošs tieši arī šajā, ka es uztraucos. Bet es tā uztraukumu tiešām nejūtu. Man bija pašai savas lietas, ar ko tikt iekšējiem procesiem galā. Un, vīriešu klātbūtne, es gribu teikt, patiesa, īsta un godīga ir ļoti svarīga. Jo tajā brīdī, kad sieviete dzemdē, viņā atverās kāda sastāvmaņa. Un savādāk jau mēs nevaram. Tas ir ļoti, kā es jau minēju, tāds sakrāls process. Un tajā brīdī jūtam mēs jau pavisam savādāk. Un tad mums nevajag to brutālo, es varu, es tur kā. Un tu zini, ka kaut kas tur neštimē. Ja? Labāk esi godīgs un īsts. Un tas ir tas, kas iedod to spēku. Vīrieši un sievietes dzemdību procesā pirmkārt piedzīvo visticamāk, dažādas emocijas. Sievietes piedzīvo vēl fiziskās visādas sajūtas, caur fiziskām sajūtām arī emocijas pastiprinās tādas vai citādas. Kuras ir tās emocijas, kuras vairāk ir vīriešiem dzemdībās? Es nezinu, vai tās ir bailes, vai tās ir, un bailes par ko? Nedrošība, drošība, vīrietis rada drošības sajūtu sievietē, bet kā mainās sievietes emocijas? Sāksim ar vīriešiem. Kādas vīrieša emocijas piedzīvo? Es pieņemu, ka katram ir savas atbilstošas viņa raksturam un tai situācijai. Ja es restaurēju savas emocijas, man bija uztraukums un satraukums, ja to var nosaukt īsti par emociju, bet man bija tādas patīkamas gaidu sajūtas. Ja, tad es nevarētu teikt, ka tas tā kā prieks, bet tas bija tāds pirms prieka sajūta, ka tas ir kaut kas vienreizējs, tāda iekšēja pacelātības sajūta. Tāda emocija bija, bet bez šaubām bija satraukums
kā būs, jo tu ieej nezināmajā, un tas ir tikai dabiski, ka tev ir neliels satraukums. Citas emocijas es tā šobrīd pat atcerēties īsti nevaru. Es pirmās dzemdības ļoti labi atceros. Es esmu tātad uz šī dzemdību galda, ja? Pirmajās dzemdībās. Un vīrs, tajā brīdī es skatos, viņš man tā kā ir blakus, tajā pēdējā brīdī viņš jau bija man pie galvas blakus. Un es dzemdējot, un es skatos, kā tad sanāk, kā es tev varēju redzēt? Ar sasto maņu. Bet es atceros, ka es tajā brīdī skatījos Edgaram acīs, tad acīm redzot, tu kaut kā tā stāvēji laikam pret mani. Es redzēju tikai Edgara acis, un tajā brīdī, kad es dzemdēju bērnu, es redzēju Edgara acis. Un tad, kad bērniņš jau ir piedzimis un ir pirmais viņa elpas vilciens, un viņa pirmā skaņa sveiciena šajā pasaulē, es skatos Edgaru un sāku asaras līt, un tas bija tik aizkustinošs, fantastisks mirklis, ka tu saproti, ka tevi visā tavā būtībā, kā tas bērniņš tiek pieņemts, kā viņš tiek sagaidīts, cik tas ir svarīgi, un šī mūsu ārkārtīgi smalkā saikne, tas bija ļoti, 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 es pat negribu nosaukt to emociju jebkā. Sakrāls. Tu teici, ka tas ir sakrāls. Jā, process ir sakrāls. Tas process sakrāls. Es gribētu teikt, ka nevienmēr viss ir jānosauc, bet sajūtās. Tas bija kaut kas tāds ārkārtīgi, spēcīga tuvības sajūta. Jūs jau krietni pirms, jūs jau iepriekšējā reizē stāstījāt, ka jūs jau diezgan ilgi vēl pirms dzemdībām jau praktizējāt gan elpošanu, gan visādas citādas prakses, jogas un tā tālāk. No tā es pieņemu, ka tev faktiski varēja, jūs bijāt jau diezgan nobrieduši, jūs bijāt apzināti, jūs sapratāt jau, kas notiek. Vai bija bailes par dzemdībām? Jo ļoti daudz ir dzirdēts, ka man ir bail no dzemdībām. Tāpēc, ka kaut kas, kas vēl nekad nav zināms, nekad nav piedzīvots, tas tagad drusku biedē. Otrajā reizē, trešajā reizē droši vien kāds tur bailes, jo viss ir skaidrs, protams, ka savādāk. Bet vai bija bailes pirmajā reizē? Un vai tā ir normāla parādība? Zini kā, ar bailēm ir tā, ka dzemdībās, to, ko Inga pašā sākumā teica, ir 3 dalībnieki. Un mēs nevaram aizmirst par pašu svarīgāko dalībnieku, tas ir bērnu, kurš nāk šajā pasaulē. Un viņš jau jūt visas emocijas, visas sajūtas, un tā ir pēdējā lieta, bailes ir pēdējā lieta, ko mēs gribam iedot bērnam, viņam nākot šajā pasaulē. Kolosāla doma. Tātad par to vispār es pat teiktu, ka būtu... Par to ir jārunā, bet tas ir jāizsvītro vispār no sajūtu un emociju saraksta, dodoties uz dzemdībām. Jo mēs sagaidām bērnu, mums ir jābūt pilnīgi pārliecinātam par to, ko mēs darām. Mums ir tāpēc jāgatavojās pirms tam. Tu nevari atnākt tā netīšām piedzemdēt un vēl bailes nodot bērnam. Tas nav godīgi. Tas nav godīgi. Tā ir brīnišķīga atziņa, un es iepriekš nekad neesmu dzirdējis, ka kāds par to tādā kontekstā runāt, ka tu nedrīkst nodot bailes bērnam. Visi runā par to, ka bērns jūt, ka viņš tā kā tev ir iekšā, bet tieši baiļu kontekstā Jā, tā ir gan disciplīna, gan atbildība, gan kaut kāda, varbūt, sevis nolikšana pie malas, jo tu taču... Ego noliec malā. Un tas attiec ne jau tikai uz māti, tas tādā pašā mērā attiec uz vīrieti, jo māte jau jūt vīriešu sajūtas, ja vīrietis atnāk ar bailēm, viņš nodod to sajūtu mātei, viņš nodod bērnam. Tas ir pēdējais, ko mēs gribam bērnam iedot, jo tas paliek, tā ir spēcīga emocija viņam ienākot šajā pasaulē. Ja, tā varbūt pat ir viena no pirmajām sajūtām, ka viņš nāk šeit. Viņam jāsūta mīlestība, pretim nākšana, nāc, pasaule tevi gaida, mēs tevi gaidām, mēs tevi mīlam. Ja? Tā būtu tā pareizā sajūta. Bailes, es teiktu, ja viņas ir, ok, tas var būt dabiski, bet tā, kad tu ieej šajā procesā, padomā par bērnu, un tev bailes pazudīs. Tu viņu sagaidīsi ar mīlestību, jo tas ir tas, ko tu gribi iedot. Ne? Jā, vienīgais, ko es gribu piebilst, varbūt vīrietim tā kā atmet
noliec sev malā. Nē, sievietes process, man gribētos teikt, ir drusku atšķirīgs, tāpēc ir tie 9 mēneši. Sevi nolikt malā noteikti nevajag, vajag tieši otrādi. Nevis vajag, bet būtu vēlams, ja sieviete tomēr šo procesu ļoti godīgi iziet tos 9 mēnešus, ceļā pie sevis, jo ja viņa pirms tam ir tikai viņa viena kā personība, tad tagad viņa ir viņa, bet jau ieiet nākamā savā attīstības pakāpē, tā tas ir, kad mēs kļūstam par mātēm vai gatavojamies kļūt par mātēm, mēs ieejam tādā jau citā brieduma pakāpē. Un tas ir tas, ka tu sajūti, kā es par to jūtos. Jā, sākumā ir absolūti pieļaujams arī, ka var no kaut kā nobīties, bet tad uzdot sev jautājumu, kas tad ir tas, no kā es baidos. Mēs parasti baidāmies par jebkuru jautājumu runājot, tad, ja mēs to nezinām. Bet tieši tāpēc, redz, kur ir 9 mēneši. Paņem, tagad ir vecmātes, ir dūlas, ir ārsti, ja tu gribi, lai dakteri piedalās dzemdībās, ja? Nodrošinājums ir absolūti 100% iespējams. Tad no kā baidīties? No kā? Jā, jo tev būs atbalsta personāls, kas tev visās situācijās palīdzēs. Un tieši tāpēc ir šī atbildība pareizi. Jā, tu paņem un sagatavojies fiziski, cik tu kam visam var. Jā, vienmēr vietiņa paliek arī tam nezināmajam, bet tad atstāja viņam, tam nezināmajam, un ieej tajā ar tādu atvērtību un mīlestību. Ja? Jā, ļauj man šo piedzīvot, jā, varbūt nebūs tieši tā, kā es to iedomājos, varbūt tomēr ķermenis man parādīs, ka varbūt arī savādāk. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Bet tad tādā veidā, nevis caur bailēm. Bailes tā ir tāda, kas tā kā uzliek bloku, bet dzemdības jau ir atvēršanās process. Un tur blokus mēs neliekam, tur tieši otrādi. Jā, kāpēc ne? Tagad es eju šajā, varbūt nākamajā. Jā, dzemdības ir atvēršanās dzīves un ļoti tāds jūtīgs process. Un, kā partneris, tu jau minēji, ka ar to savu iekšējo mieru, ar savu iekšējo nosvērtību, sapratni, bet varbūt ir tīri praktiski tāda, nezinu, ar kustību, ar balsi, kā tu vari atbalstīt kā partneris sievieti dzemdībās. Un es pieņemu, ka varbūt arī otrādi tas process, ka sieviete var atbalstīt savu partneri. Jā, par to, ka sieviete varētu atbalstīt partneri, tas es pat kā nenodot to satraukumu, tā kā apusēji. Okay. Es domāju tā, ja partneri pirms tam ir sapratušies, ja viņiem ir bijusi jau pietiekama kaut kāda jau dzīves pieredze kopā, viņi arī dzemdībās iet kopā, viņi viens otru pazīst, viņi zina, kas otram palīdz, kas nepalīdz, kurā brīdī kaut ko vajag pateikt un kurā brīdī vajag neko neteikt, kad vajag piepalīdzēt ar atgādinājumu, kad varbūt vajag vienkārši paturēt roku un kad labāk nepieskarties. Ja? Tātad tās ir lietas, kuras nav universālas, tās ir ļoti individuālas tieši pārim sajust otru. Vienā dienā tu to nevari mācīties. To nevar vienā dienā iemācīties. To nevar tā kā kaut kādos, tur konkursos, kur cik tu labi pazīsti savu partneri, kur mīļākā krāsa. Tā ir tā iekšējā sajūta, ko tu dabū jau pēc kaut kāda tomēr izieta dzīves posma, un tu zini, ko tam otram partnerim tieši tajā brīdī vajag, vai tieši ko viņam nevajag tajā brīdī. Tas ir no vīriešu skatījuma. Neredz. Mums raidījums par to, mūsu epizode par to, kā gatavoties dzemdībām šeit ir ļoti neatraujams process. Jo patiesībā dzemdības, tas jau ir jau šis gala, kur mēs tāpat kā Ziemassvētki, ja? Kad mēs sagaidām dāvanas, kad mēs visu gadu jau esam gājuši, darījuši un beidzot mēs varam tādā mierā. Ja? Tieši tā, dzemdības tas nav process, kurā mēs tagad ienāksim, vai tieniņās, tad tagad es te ko darīšu. Nē. Tas tieši tā, tas ir tas, kur mēs savam bērniņam uzdāvinam savu mīlestību.
kā vecāka mīlestība pareizi, kur mēs esam pirms tam kopuši tās attiecības, gājuši, arī nemieriem, arī kritumiem, arī kam cauri, arī trauksmēm, arī tam, kad nesaprašanās un meklējuši to saskaras punktus. Un sapratuši, kas tad ir tas, kas tracina, labāk neaiztikt, kas ir tas, kas nomierina, kas ir tas, kas atbalsta. Tas ir tas. Un tad, kad mēs to visu esam tā kā izkopuši, tad mēs atnāk sakam, nu ko, esam gatavi sagaidīt savu bērniņu, nodot viņam to mūsu mīlestību. Caur to mēs esam radījuši viņam to telpu, un tad tas bērniņš ienāk tajā mūsu telpā. Bet tā telpā ir jābūt ļoti godīgai. Ja mēs viņu neesam vēl paspējuši radīt, tas jau nekas. Tā tad mums visas iespējas ir to. Bet viens ir jāatcerās, ka dzemdību process tas ir tas, kurā tā jaunā dzīvība ienāk tajā mūsu radītajā mīlestības telpā. Kā mēs to darbiņu esam padarījuši? Jā, elpošanai dzemdībās ir ļoti, ļoti liela nozīme. Kā tu elpo, tā tas process arī notiek. Ja tu pareizi elpo, tad tas process notiek labāk. Jūs esat elpošanas un relaksācijas eksperti. Un es pieņemu, ka jūs ne tikai vienkārši pareizi elpojat, bet jūs arī zinat, kā pareizi ir elpot. Un ka patiesībā, ka tam ir jāgatavojas iepriekš. Padalieties bišķi vairāk par šo elpošanas tēmu, kā eksperti. Okay. Jā, tu arī runā kā eksperte, tam tiešām ir jāgatavojās. Un kāpēc? Jo dzemdību laikā sievietei ir pietiekami lielas slodzes fiziskās un emocionālās. Un mēs zinām, ja mēs neesam kaut ko sevi uztrenējuši, mēs varam dabiski sākt darīt varbūt nepareizās lietas. Tā skaitā ar elpošanu. Tā, ka sievietei sāp vai ka viņa ir uztraukusies, viņa var vai nu sākt pātrināt elpot, kas nebūs pareizi, vai arī viņa var vienkārši aizturēt elpu, kas arī ir nepareizi. Jo nepalīdz procesam. Savukārt, ja ir regulāri praktizēts pareizie speciāli dzemdībām, jo tie ir noteikti speciāli elpošanas vingrinājumi tieši dzemdībām. Un ja tie ir pirms tam praktizēti, tad kad jau ir pienācis tas dzemdību laiks, dzemdību brīdis, sieviete jau zinot, apzināti dara pareizās elpošanas. Ja? Viņai nav jāatgādina, kā to darīt. Viņai nav jāmācās no nulles sanī brīdī, jo ir daļa bez šaubām, ko tīri dabiski. Tā, ka tev sāp, tu sāc dabiski elpot tā, kā vajag. Bet reizēm tu sāc vai nu pātru, pa strauju elpot, vai, kā es teicu, vai vispār apturēt elpu. Ja? Tātad, bet ja tu esi gatavojies, tev pirmkārt ir izpratni, kā vajag kurā brīdī elpot, un otrs, kā pareizi elpot. Ja? Un ja tu to dari pareizi, kas notiek? Tu nomierini savu nervu sistēmu, sieviete nomierina. Sieviete atslābinās, jo saspringzinājums ir tieši pretējs tam, kas ir vajadzīgs dzemdībās. Pilnībā jāatslābinās. Jā, un tieši ar šīm elpošanas tehnikām samazina sāpes, atslābina ķermeni, palielina skābekļu daudzumu, skābekļu apriti ķermenī, tas viss atvieglo dzemdības. Turklāt arī bērns taču saņem to pašu, ko sieviete dara tajā brīdī. Līdz ar to tai elpošanai ir super liela nozīme, un ja to dara pareizi, tas vienkārši palīdz. Ja ieteikums būtu pirms tam pamācīties, kā to darīt pareizi. Kursos kaut ko stāsta. Jautājums tikai cik dziļi un cik nopietni tam pieiet tieši elpošanai. Es neatceros, es dzemdēju pirms 20 gadiem. Būtu tikpat, Mārīt, atceries tajā procesā, kad tas notiek, ķermenis pats būtu labi, ja mēs tik tālu jau būtu izstrādājuši tās ķermeniskās lietas, nosauksim tā, ka ķermenis pats jau tā kā automātiski to dara, un tad mēs varam ieiet tādā savā jau tajā dziļajā sakrālajā procesā saiknē ar bērnu. Un tas būtu tas, kas mums būtu jādara, bet ķermenis jau ir gudrs un palīdzēs tajā procesā. Bet ja to iestrāžu nav, tad darīs tā kā parasti.
Un tad, Tā kā sanāks. kā parasti ir šis te, kad ir nezinu, ko darīt, nu tad iestājas tas bloks un aiztur elpu vai ko, bet bērniņam jau to skābekli vajag. Un mums savukārt atkal katru reizi, kā mēs ievelkam elpu, kā mēs viņu izpūšam, mēs dodam iespēju atkal arī bērniņam saņemt un mums atslābināt ķermeni. Ja? Un te man gribas teikt, ka vislabākais būtu pirms tam, tad, kad es vispār vēl jauna meitene, skatos tikai uz puišiem, kad es domāju par to, ka kādreiz es arī būšu māmiņa, es sāku apmeklēt dažādas elpošanas nodarbības vai jogas, ko nu kurš izvēlās, ja? Un attiecīgi šajās nodarbībās tad apgūstu tik vitāli nepieciešamās prasmes, kas man arī ikdienā palīdz. Un tad jau, kad ir jau tas jau topošā māmiņa, jau es eju un mācos, tad tās jau ir citas elpošanas, tās ir tikai uzturošās un palīdzošās, bet tās prasmes jau būtu labi tomēr apgūt pirms tam. Es vienkārši aizdomājos, es esmu diezgan daudz lekcijas, protams, arī organizējot ar Cilmšu un bankas starpniecību, klausījusies no vecmātēm par to, kā sagatavoties dzemdībām, kā notiek dzemdību process. Un, ja es pareizi atceros, vienmēr šajās lekcijās ir 2 dalībnieki. Sieviete, kura dzemdē, un partneris. Nu, vai nu ir, vai nav. Tas, kas man patika, citreiz nav, kā nu kuro reizi gadās, bet tas, kas man patika no jums, ka ir 3 dalībnieki. Un šādā kontekstā, es faktiski par šo tēmu mēs runāju pirmo reizi, es dzirdu pirmo reizi, un, protams, ka tas 3. dalībnieks ir it kā pats par sevi saprotams, bet patiesībā tas tā nav, jo ja par viņu domā kā par 3. dalībnieku, nevis kā par rezultātu, tad es pieņemu, ka tas process ir pilnīgi citādāks. Šajā kontekstā drusciņi padalieties tajās savās sajūtās. 3. dalībnieks, mazulis. Kādi procesi varētu palīdzēt, ka viņam var būt vizualizācija, kaut kā saiknes ar viņu radīšanu? Mēs jau iepriekš esam runājuši par to, cik ļoti svarīgi radīt saikni, bet tieši pašās dzemdībās. Pašās dzemdībās, labi. Tad varbūt vienkārši tiešām par dzīvi īstu savu pieredzi pastāstīšu. Un es tiešām to procesu, kāpēc es teicu, ka tas ir kaut kas sakrāls, jo es tajā brīdī biju visu mājas darbu izdarījis, kas attiecās uz fizisko, un es tiešām tajā procesā jau baudīju to saikni, sadarbību ar bērniņu. Ar vīru man bija acu kontakts, un viņš zināja, kurā brīdī pieskarties, kurā brīdī ko, bet tas bija tas mūsu jau tāds jau izveidotā tā saikne. Bet mana īstā sadarbība bija ar bērniņu. Tā bija. Un tajā brīdī patiesībā, jā, atļaušos padalīties, tad bija tā, kad tā tad ir šīs ielpas, izelpas, tas bērniņš stumjās, viņš arvien pietuvojas jau dzemdību ceļiem. Un te es viņam saku, mīļo bērniņu, es tevi ļoti, ļoti mīlu, es uzliku roku uz vēdera, es viņu glāstīju, un tas bērniņš jūt, viņš jau ir tik liels, ka viņam jau ir tā sensitīvā, ja, tā ļoti īpaša sajūta, un es viņam saku, mīļo bērniņu. Kāpēc es teicu mīļo bērniņu? Tāpēc, ka mēs nezinājām pirmo apzināti, kas būs par dzimumu, un tāpēc es viņu tā uzrunāju. Un es teicu, mīļo bērniņu, es tevi ļoti, ļoti mīlu, es tevi ļoti, ļoti gaidu. Lūdzu, nāc. Un tajā brīdī viņš stumjās un nāk, ticiet vai neciet, tiešām tas bērniņš tā kustās. Un tad ir kaut kāds brīdis, kas jūtu, ir kāds tādas īpašāks vai sāpes vai kaut kas, process. Un tas viņam saka, mīļo bērniņu, es tevi ļoti mīlu, es tevi ļoti gaidu, bet šobrīd nedaudz apstājies, atpūties. Un tas bērniņš apstājās. Viņš dod man elpu, iespēju ievilkt elpu, atkal savākt spēkus, un tad viņam saka, un tagad nāc. Un tiešām šādi es ar viņu sarunājos, atceries, ja? Un man bija pilnīgi vienalga tas, ka tās ir pirmās dzemdības, nav nekāda tāda reglamenta, kad mums gan bija tikai vēl viens cilvēks mūsu tajā palātā, istabiņā, tā nebija palāta, istabiņā, ja? Un tāpēc tie procesi varēja notikt tā ļoti, ļoti īsti un patiesi, ja? Bet es tiešām pašā dzemdību procesā sarunājos ar bērniņu. Un bērniņš dzird, viņš atsaucas, un viņš tik ļoti bija tāda sajūta, ka viņš gaida, lai viņu sadzird.
Viņš gaida, lai viņi jau tagad pieņem un atzīst, ka viņš ir pilntiesīgs dalībnieks šajā visā procesā. Brīnišķīgi pieredze. Paldies, ka dalījies. Bērniņš piedzima. Kādas ir tās pirmās sajūtas, pirmās minūtes, pirmās stundas? Tētim, mammai? Par tēti jau stāstīju. Tētis raudāja no laimes. Man bija tā, ka mēs ar Ingu bijām vienojušies, ka, ko Inga pat minēja, ka mēs ar nolūku nezinājām, vai mums būs puika vai meitene. Un es arī teicu, jā, es būšu laimīgs, lai kas būtu. Un tā kā piedzim, es redzu, ka puika man tā, puika. Tad es aptvēru, cik ļoti es gaidīju dēlu. Ja. Tā bija ārkārtīgi īpaša sajūta, jo es biju tik aizkustināts, tik saviļņots. Un tā, ka tas process tā kā ir noslēdzies, un tad tāds, atslābums ķermenī un prātā iestājas, un tās asaras sāk birt no laimes. Un, to grūti aprakstīt. Tā bija vienkārši fantastiska laimes sajūta. Savukārt Inga, viņa tikko piedzemdējusi, uzreiz to bērniņu paņem, un es redzu, ka viņa zina, ko ar viņu darīt. Ja? Līdz ar to man kaut kā tas bija arī ļoti nozīmīgi. Tas man deva vēl papildus tādu tā kā mieru, ka es zinu, ka tavs bērns ir drošībā. Mans bērns ir drošībā, jā, ka tur nav, ka man tagad ir kaut kas jāizdara, kur es nezinu, ko darīt. Ja kaut kā tas process, viņš tā kā plūstoši bija pienācis pie nākamā posma, kurā mēs ieejam, un tā ieiešana man emocionāli bija tāda priekpilna un tāda mierīga. Jā. Jā, un tad, kad tas bērniņš ienāk tajā pasaulē, un viņi man, protams, uzreiz uzliek uz vēdera, tā saskare āda, jā. Un tajā brīdī tā sajūta ir tāda, ka, redz, kur tagad mēs viens otru ieraudzījām, bet mēs taču jau zinām viens otru. Mēs jau zinām viens otru. Tā nebija tāda, tad redz, kāds tu man, nē. Man šī sajūta bija tāda, ka, redz, tagad mēs arī varam aptaustīt viens otru, pieskarties, bet tik ļoti jau klātesamības tā sajūta, jo mēs jau visu laiku ar viņu sadarbībā bijām, visu laiku komunikācijā, visu laiku ar viņu sarunājāmies, visu to grūtniecības laiku, un tad tas bērniņš beidzot ir šeit, un es saku, ko, mēs esam satikušies šeit un tagad. Vai pāris dzemdībās, tieši pašā dzemdību procesā, visā tajā norisē, vai varētu tā būt, ka pāris viens otru spoguļo un kaut ko saprot, vai izaug, vai evolucionē savās attiecībās? Kā jūs to skatāties? Jā, es domāju, mēs varam tik atkārtot, es varu atkārtot to, ko es minēju, ka jau izveidojās tā iekšējā saikne un ka dzemdību laikā viņa būtiski nostiprinās, jo tā izjūta, viņa ir tad ļoti sāsināta. Es atceros, ka es Ingu ļoti labi izjūtu tanī laikā, tieši dzemdību dienā, tieši dzemdību procesā, jo es visu biju tā kā nokoncentrēts tikai un vienīgi uz to procesu visu, un ļoti daudz lietas tiešām varēja tā kā jau noķert pēc kaut kāda skatiena vai pieskāriena. Tas jau nekur nepaliek. Cita lieta, ka mēs ikdienā par to bieži aizmirstam pēc tam, bet tā sajūta viņa padziļinās, jo tu viņu tik atkailinātu izjūti tanī brīdī, ka viņi pēc tam iegūst kaut kādu citu nokrās, kaut kādu dziļāku iekšējo kontekstu, kas pēc tam iespējams, tas ir tas, par ko stāsta, ka ja partneri ļoti ilgi dzīvo kopā, tad viņam atliek no viena puses skatiena, jau viņi zina, ko tas otrs domā, ko teiks, ko darīs. Un šis ir viens no tiem punktiem, kas manuprāt, iedod to bāzi, lai šis izveidotos. Lai tā kā pakautos tā kā nākamajā līmenī, vai ne? Jā, es jau par to transformāciju minēju, ka vīrietis tajā brīdī ļaut viņam, un viņam vīrietim īpaši tas brīdis. Mēs daudz runājam par to, kas notiek sievietei, ka viņa lūg par māti top un tā, bet tieši šis, ka vīrietis, tas ir pirmais solis, kuru viņš ieiet citā pakāpē un izaug, un ļoti pie tam ārkārtīgi strauji.
ārkārtīgi. Jo vēl jau vairāk tāpēc, ka viņš jau ir tikai tā kā, blakus tam visam procesam. Vīrietim būt tikai blakus un nebūt tam, kas izdara, ir ļoti sarežģīti. Jo vīrietis pieredz, ka viņš ņem savās rokās atbildību un dara. Un spēj kontrolēt procesu. Jā, ka viņš var uzņemties, un te pēkšņi viņš neko izdarīt nevar. Bet viņš taču, sevišķi šeit ir jautājums par savu mīļoto sievieti, kas dāvā viņam bērnu, un bērns viņa. Tas ir tāds, un tajā brīdī notiek šie fantastiskā izaugsme. Vienkārši ļauties tam. Brīnišķīgi. Mūsu saruna tuvojas jau noslēgumam, un paldies par to, ka dalījāties savās visintīmākajās atmiņās par brīnišķīgiem posmiem, par dzemdībām tieši. Sarunas noslēgumā varbūt ir vēl kādi praktiski, padomi, varbūt kaut ko varat praktiski atkal nodemonstrēt. Jums tas lieliski sanāk. Kādu padomu, ko varētu paņemt mūsu skatītāji, gatavojoties tieši dzemdību dienai? Kas ir tas, ko jūs ieteiktu? Tas, ko mēs vairākas reizes jau runājam, tad es noteikti uzsvēru kā pirmo takeaway, ka nekad neaizmirstiet par to, ka ir 3 dalībnieki dzemdībās. Jo, ja tu domāsi, kas ir bērnam, kā notiek ar bērnu, tev ļoti vienkārši transformēsies domāšana uz to pareizo. Kas ir pareizi, kas nepareizi, bet idejiski, tad tev parādīsies pareizais noskaņojums. Viņu daudz vieglāk radīt. Tātad, ja mēs uz šo procesu skatāmies, ka mēs esam jau trietā, un mums trietā ir jāpaveic tas, kas mums ir jāpaveic, tas ļoti palīdz izmainīt redzējumu uz to, kas ir dzemdības. Tas varētu būt pirmais takeaway. Otrais, tu zini, mīlestība. Mīlestība. Tik vienkārši. Tik vienkārši. Jā, tas skan tik vienkārši, bet tas ir tik sasodīti, grūti. Jo es jau runāju par to iekšējo stāvokli, to mīlestību. Ja, kad mīlestība, tā ir labestība, tā ir vēlme dot. Ja. Māte dod bērnam iespēju tajā brīdī. Vīrietis dod mātei stabilitāti, mieru un arī iespēju. Mīlestību. Jā. Tātad, šeit bez mīlestības tā grūti. Jā, tā būs tāda tehniska un grūta padarīšana. Čeksītim. Jā, bet ja ir ar mīlestību, ar atvēršanos, ar pieņemšanu, tās būs pilnīgi citas dzemdības. Šie 2 takeaway no manis. Jā. Un es savukārt gribētu vēl vienu nelielu tādu, arī to padomiņu, kādu es pati pielietoju, lai šo procesu padarītu par tādu, lai mūsu mīlestības telpu, kurā ienāk bērniņš, radītu viņam drošu, lai viņam iedotu to pirmo tādu atbalsta punktu. Un to, ka bērniņam, manuprāt, pirmos gadus, ja pēc arī psiholoģijas vai kā ir teikts, ka viņam ir jādod tā sajūta, ka pasaule tevi mīl un pasaule ir droša. Un tas process sākas ne tikai no tā, ka tas bērniņš tur sāks celties, rāpot, kā šķiet iepazīst pasauli, bet tas sākas tajā brīdī, kad bērniņš ienāk šajā pasaulē. Un tad mēs radām to dzemdību telpu. Un te daudz varbūt teiks, kā ir, taču es slimnīcā dzemdēju, bet mums vienmēr ir iespēja, kur mēs to darām. Ja? Un, ja mēs atceramies, mums tas bija 25 gadi atpakaļ pirmās dzemdības, ja? Tātad šobrīd iespējas ir daudz lielākas. Ja? Un mēs izvēlējāmies tātad pirmo bērniņu dzemdējām ģimenes centrs, toreiz tāds bija maziņa istabiņa, un mums bija mūsu noteikumi. Mēs bijām medicīnas iestādē, bet mums bija mūsu noteikumi. Jā. Tā bija īpaši iestāde. Jā, un tātad, bet pārējos 2 mēs dzemdējām mājās, kur mēs pilnībā radījām savu atmosfēru. Ja? Tātad mums bija tikai dabiskais apgaismojums. Svecītes,
dega silta gaisma. Kāpēc? Jo bērniņš ienākot no pilnīgas šīs tumsas, pēkšņi ienākt tādā elektriskā apgaismojumā, bērniņam tas ir stress ļoti liels, ja? Un silts apgaismojums mums bija ļoti daudz sveces visur saliktas, ja? Kas radīja arī tādu siltumu sajūtu. Tālāk mūzika. Mums bija maiga, klusa mūzika skanēja, jo tā palīdzēja arī man atslābināties. Un, kā mēs arī jau iepriekšējās mūsu tikšanās reizēs par sagatavošanos runājām, kā tas arī ir viens no veidiem, kad mūziku mēs bērniņu gaidot, klausamies kādas mūzikas, kā tas ietekmē attīstību, tad šeit tas bērniņš, viņš dzird to pašu, pie kā viņš jau ir pieradis, ja? Ko viņš ir jau dzirdējis, viņam tā vide ir atpazīstama, nevis skaļas čalas, daudz cilvēku, rosība, spilgta gaisma, un tad iedomājieties, kāds tas ir stress. Bet šeit bija klusa telpa, mierīga, dabiskas skaņas. Ja? Protams, mēs sarunājamies, bet tās ir balss, kas viņam ir pazīstamas. Ir šī dabiskā apgaismojuma, silta telpa, ja? Un šī maigā mūzika. Tad var būt arī kāds smaržas elements, bet tas jau ir pēc sajūtām. Lūk, un šis arī ir tas, kā mēs tam bērniņam līdztekus, kā mēs jau teicām, ir fiziskā telpa un ir šī neredzamā telpa, tā mentālā, ja? Un vienmēr ir jādomā, lai ir šī saskaņa starp abām šīm telpām. Ja? Tātad, ja viņš ienāk tajā vidē, kur mēs abi sagaidām kā vecāki, lai kādu mēs būtu radījuši to telpu savstarpējo mīlestības un saskaņas, gribas ticēt, tad otrs arī ir šī fiziskā. Par to padomājam. Un par to, protams, mēs meitenes domājam, bet te arī varam lūdzu savam vīram palūgt, sagatavo svecītes, atnest somā ieliec kā līdzi ņemamās lietas, jo dažkārt mēs sakrāmējam to somu līdzi ņemšanai, ja mēs braucam uz kādu telpu, un tad ieliekam, kā mums teica vecmāte, 80% no tā, kas ir minēts tajā ņemamajo lietu, jums vienkārši nevajadzēs, ja? Tad šīs ir lietiņas, ko mēs varam paredzēt. Un tādējādi nodrošināt gan sev šo drošo telpu un to, kurā mēs labi jūtamies, gan arī ļaut bērniņam ienākt šajā mīlestības, siltuma, dabiskuma un drošās vides un sajūtas. Tu esi gaidīts, tu esi mīlēts, nāc bērniņ. Paldies! Tev ir pilnīgi taisnība. Pirms 25 gadiem arī šāda iespēja bija konkrētās vietās, bet arī medicīna, arī dzemdību iestādes attīstās un arī šobrīd jau piedāvā tiešām diezgan individualizēti iekārtotas telpas. Dzemdību procesam patiešām ņemot vērā to, ka jā, ir īpaši apstākļi bērnam ienākot, un paldies par padomiem. Brīnišķīgi padomi. Es domāju, ka ļoti noderīgi tām meitenēm, tām sievietēm, kuras gatavojas dzemdībām, 1., 2., 3. vienalga. Katras dzemdības ir īpašs moments, un katrs bērniņš, kas ienāk šajā pasaulē, arī ir īpašs. Paldies jums par to, ka bijāt šeit pirms svētku laikā, lai ir sirsnīgs, brīnišķīgs, gaišs, neatkarīgi no laikapstākļiem. Svētku gaidīšanas laiks, lai ir brīnišķīgi svētki, un tiekamies jau nākamajās epizodēs, kur runāsim par iespējams citām tēmām, varbūt par dzemdībām, varbūt par pēcdzemdību laiku. Lai tas paliek pārsteigums un noslēpums, tiekamies jaunajā gadā. Paldies! Atā!